Šajā video īsumā par to, kādas ir galvenās atšķirības smokingam. Paša galvenā atšķirība ir tāda, ka smokings atšķirās no parastā uzvalka ar to, ka viņam ir zīda atloks kontrastā un zīda kabatas šeit uzšūmi. Tāpat arī priekšējā poga ir tikai viena un arī apvilkta ar zīdu. Nākamā lieta, kas ir svarīga saprast, smokinga atloki var būt dažādos veidos. Tāds izplatītākais pasaulē ir šis te, tātad atloks, un tāpat jūs varat uzšūt atloku no brita klasiskā vai no itāļu klasiskā atloka. Tātad nav pareizi, nepareizi, viss kā jūs jūtaties. Vēl viena galvenā atšķirība ir tas, ka jābūt speciālam kreklam, tā saucamais tauriņa veida apkakle kreklam. Manžeti ir ar apročpogām, un pats galvenais ir priekšdaļa. Priekšdaļa varbūt taisīta vai no bārkstīm, bārkstīm, vai no plāna. Tāpat arī priekšējā daļa ir speciālās apročpogas ieliktas priekšplānā. Vai varbūt tā, ka viņa būs vienkārši nosakta ar vēl vienu auduma gabalu. Svarīga sastāvdaļa smokingam ir komerbands. Kā jūs redzat, šeit uz šī statīva ir melns komerbands, šī daļa tātad būtu ar biksēm, un tas viss izskatītos skaisti un eleganti. Nākamā lieta, protams, vienmēr ir tauriņš, neatņemama sastāvdaļa smokingam. Tauriņš tā līdzīgi kā tātad žakete var būt dažādās krāsās. Un tagad par apaviem. Apavi ir jābūt pārsvarā visu laiku ir melnā krāsā, bet paša galvenā nota ir tas, ka viņam jābūt formālām. Kā jūs redzat, šeit tātad ir visklasiskākais variants smokinga kurpei. Tā saucamā one cut modele. Tieši tā, tulkojumā tātad no vienas ādas gabala tiek izveidots apavs, kas izskatās formāli, eleganti, bez nekā lieta. Un vasaras laikā cilvēki bieži vien izvēlas loaferus, jo tie izskatās eleganti, ir ērtāk un arī praktiskāk. Gribētos arī drusciņi pieminēt par cenām. Sanāk tā, ka cenas gatavā kolekcijā, šitāds smoking kārs, kas ir parādīts šeit mums priekšā, cena 1200 eiro plus korekcijas, kuras mēs veicam šeit tepat uz vietas, drēbnieks izej, jūs uzvelkat visu virsū un mēs visu atzīmējam, visas korekcijas, kas ir nepieciešamas. Ja mēs runājam par individuālu šūšanu, tad šitāda paša, pilnīgi tāda paša uzvalka jau individuāli šūtas smokings izmaksās 1300 eiro. Sanāk tā, ka nav liela atšķirība, bet tomēr dažreiz, kad vajag izglābt situāciju un smokingu vajag pēc 2 dienām, tad uzšūt diemžēl nevaram. Jāpērk kaut ko gatavā kolekcijā. Tad, kad laiks atļauj, tad, protams, labāk ir šūt, jo izmērs, balansi un viss tas, kas piemīt individuāli šūšanai, būs ievērots un arī rezultāts būs daudz, daudz labāk. Manuprāt, tas arī par smokingiem viss. Jā, no pašas augšas līdz pašai lejai izstāstījām, bet gadījumā, ja jums ir vai jautājumi, tad mēs atstāsim savus kontaktus, droši zvaniet, rakstiet, gan arī sociālos tīklos, mēs ar prieku jums palīdzēsim un uz visiem jautājumiem atbildēsim.